kā veidot stāstu, kurš saista šajā mākslīgā intelekta laikmetā, kad visu var ierakstīt chat.com, uztais man tagad newsletter par to, un nākšu ir gatavs. Galvenais princips ir, tev jāpanāk, lai tavs klausītājs aizteleportētos uz to konkrēto situāciju. Līdz ar to tavs uzdevums kā runātājiem ir salīdzinoši vienkārši. Tev vienkārši jāapraksta. Runskolas darbnīcās tas kļūst par vienu no sarežģītākajiem uzdevumiem, jo mēs neticam, ka tādās detaļās jālien iekšā. Mums liekas, ka tas ir mazsvarīgi. Un tā ir milzīga problēma, jo tad, kad jūs neiet detaļās iekšā, mēs nevaram aktivizēt tās smadzenes daļas, kas redzēs iztēlē, kā tas viss izskatās. Mums ir jāapraksta, un tad ir jāiekāp iekšā Ļeva Tolstoja kurpēs, kurš 10 lapspušu garumā apraksta vienu tēlu degunu. Un dara to fenomenāli, fantastiski. Tā, kad es esmu izceļojies antropoloģiski, kur tādi cilvēki dzīvo, kāpēc viņi ir uzauguši. Man ir vesela enciklopēdija ar zināšanām par šādu cilvēku uzvedības formu, tikai balstoties no viņa deguna novērojuma. Vienkārši tas ir tāds domāšanas princips, kas sev ir jāapmāna. Bet storytellings un detaļas nozīmē to, ka mēs tā kā ar kameru piezūmojam kaut kādai detaļai, bet tu nedrīkst tur pārāk ilgi uzkavēties. Mēs nogursim, ja tu visu laiku būsi piezūmots, un šis podcasts nestrādās, ja Miks visu laiku filmēs šo te krūzīti vai šo te daļu tikai. Ja? Mums ir visu laiku ir vajadzīgs arī kaut kāds konteksts, un mums ir vajadzīgs atkal kaut kāds nākošais piezūmojums. Un tādā veidā mēs radam to iluzoro dinamiku.